Priekš man kvalitāte tas vispār mana dzīve. Ja es strādāju virtuvē vai es ar bērniem staigāju pa mežu, priekš man vajag visur būs kvalitāte. Tas var būt sliktākā ziņa man dzīvē, tāpēc, ka es vienmēr meklēju tikai, lai būs viss ideāli. Organizēt sevi. Tas ir galvenais. Ja man nav organizēšana, man nav dzīve. Mēs kā pavari nesaprotam, kā jūs dzīvojat bez organizēšanas. Jums vajag prasīt, kā dzīvot, tāpēc, ka mēs katru dienu organizējam tik daudz procesus. Porši tas vienmēr bija galvā, ka dream car. Puišiem tas, kas dzīvoja 80 gados, man tagad 45 būs, un mēs vienmēr porši priekš mums bija tāda ātrums, kvalitāte un, protams, tas, kas mēs gribam redzēt savā garāžā. Es gribu braukt. Es negribu sēdēt Netflix, YouTube vai kaut kur citur. Man būs ideāla skaņa, ļoti laba muzika. Un, protams, lai es varu kontrolēt mašīnu, un mašīna var palīdzēt man. Ja tev ir kaut kāda arī dzīvojot mājās, es nezinu, nopirkat kaut kādu labu grilu un domājat, pasauc uz kaimiņiem, parādīšu viņam, ka tas ļoti labs produkts un man liekas, ka tev arī vajadzīgs. Un Kristaps ir mūsu kaimiņš, un, protams, viņam ir sava vīzija, dizaina vīzija, viņi ļoti atverti. Un, kā mēs runājam par kvalitāti, to, ko viņi dara un to, kā viņi pasniedz, un to, kā viņi filosofija vispār kompānija, man ļoti patīk. Un es domāju, ka viņam arī patīk tas, kas viņš var redzēt uz to mašīnu arī.